Labvakar Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Novembris vienmēr ir bijis ļoti interesants mēnesis visos laikos, un šobrīd nekādām laika prognozēm ticēt nevar. Ir haosa enerģija un vējš šaudās kā mušs pa tūti. Dzīvojam nost. Ne no kā nevajag baidīties. Labi, kam tur tā sirdsapziņa tāda tumšpelēka ar plankumiem melniem, tiem tā kā vajadzētu uzmanīties. Jo katrs vārdiņš, pat katra doma, lec atpakaļ kā bumerangs. Un tā tas notiek ar visiem. Šīs magnētiskās vētras kļūs arvien stiprāks un stiprāks. Ja kādam reibst galva, tad nekur nevajag skriet, tad vajag sēdēt, atgulties, tad pāries. Ir jādzer ūdens, ne tikai vasarā karstā laikā, bet arī šobrīd tie 2 litri ir vajadzīgi. Jo, kas ir magnētiskās vētras, tas ir tas, kad dzīves būtnes jūtās kā mikroviļņu krāsnī. Tad iedomājieties sevi mikroviļņu krāsnī. Lūdzu, iedarbiniet savu fantāziju. Bet nebaidieties. Tas, ka nevajag lielīties ar to, ka neiet pie ārsta, ar to nav ko lielīties, tas ir ļoti slikti, ja jūs nemīlat sevi un nerūpējaties par sevi. Ļoti laicīgi var atklāt daudz slimības. Un, protams, ar to, ko es sastilpos dienā ar tautu, tāpēc man ir fakti un pārbaudīti fakti. Es nekad mūžā neesmu teikusi, man liekas. Es saku, es zinu. Un to, ko es zinu, turpmāk, jau tuvākā nākotnē, tie jaunie, kas pārvaldīs valsti, noteikti mums ir vajadzīgas tās skolas sanatorijas, mums ir pārāk daudz bērnu, kuriem ir slimības, hroniskas slimības, bet viņi var izaugt par veseliem, pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un ne jau pabalsti jāpalielina, bet jārūpējas par tiem, kas mums jau ir. Jo tie, kas ir tie, kas izaugs pēc 10-15 gadiem, kuriem vajadzēs to nākošo paudzi radīt. Kā gan viņi to varēs, ja viņi būs slimi? Jo tad viņi varēs radīt tikai slimus pēcnācējus. Tāpēc tas ir jādara tagad. Visas lietas ir jāizskaidro. Ir jāmācās. Tas, kad māsas skolas nevajag ar augstāko izglītību, vajag pēc pamatskolas praksi ar teoriju vienlaicīgi, un tos felšers ar mums vajag. Mums jau tik daudz ārstus nemaz nevajag. Mēs esam maz. Un ja kāds godīgi šodien saskaitīt mūsu iedzīvotājus, tad saprast, ka mēs tiešām esam maz un vairāk tuvākā laikā nekļūsim, jo novecojam. Un līdz nākošam rudenim ļoti daudz vēl aizies viņsaulē, jo viņu laiks ir pienācis. Un nekas nav mūžīgs, un ir jāprot palaist vaļā gan cilvēkus, gan laiku, gan pagātni, gan notikumus. Un negar tikt uz priekšu, ja visu laiku mēs atceramies un turam ļaunu prātu, un neļaujiet sev sakacināt, ka viss ir slikti. Es teikšu, nemaz jau tik slikti nav. Mums ir mierīgas debesis, mums ir fantastiski jaunā paudze. Šodien arī ar 20 gadnieces tikos. Man ir tā laime viņus pazīt, un viņiem ir tā laime mani pazīt. Un jebkuram cilvēkam, un viņi ir tie gudri, ka viņam jau tā doma ir atnākusi, viņiem tikai gaida kādu, kuram var piezvanīt un dabūt apstiprinājumu. Un man ir tas gods būt par tādu cilvēku, dot apstiprinājumu. Bet es nevienam nesaku priekšā, kas viņam jādara. Tas lēmums jāpieņem pašiem. Kaut arī kļūdains, bet galvenais ir darīt. Ļoti sen atpakaļ es vienu kungu dabūju no komisārā, un kad pēc 1,5 mēneša nots atbrauc man pakaļ, viņš šito balsi es dzirdēju.
Un šī balss man teica, Andri, celies, dari kaut ko, kaut vai lamājies, bet sāc darīt. Un tad viņš atvēr acis. Arī tādas lietas notiek. Un es jums visiem ieteiktu noticēt brīnumam un ticēt pasakām par labajām fejām. Mēs tomēr esam. Un būsim. Atā!